te ir tā lapiņa, kur ir tie miljoni atšifrēti. Un ekonomikas ministrija tur ir 136 birokrātiju samazinājuši miljonus. Un finanšu ministrija 11 kapekām tūkstošus. Jūs saprotat, kas tas ir? Jā. Kas tas ir? Mēs par 11,000 esam samazinājuši. Labi. Nē, bet man nav skaidrs, kas tas par aprēķinu. Tur uz valsts kanclera Ašarānekungs, jūs saprotat, kas tajā jūsu kolēģi, slavētā kolēģi ministra ziņojumā ir ierakstīts? Godīgi sakot, tad nē, bet... Godīgi sakot, nē. Bet jūs varat izstāstīt cilvēkiem, kā ekonomikas ministrija samazināja birokrātiju par 136 miljoniem un finanšu ministrija par 11,000. Nē, šī attiecībā to, kas ir ekonomikas ministrijā, tur ļoti konkrēti saskaitīts darba stundas, kas uzņēmējiem būs mazāk jāvelta, lai aizpildītu dažādas atskaites, kas viņiem vairs nebūs jādara, kas jau pieņemtie lēmumi, tā skaitā uz dažādiem būvniecības procesiem pieņemtie lēmumi, ko nebūs vairāk jādara, un tā ir reāla naudas izteiksme, ko tautsaimniecība ietaupa lietām, kas vienkārši ir atceltas. Kādā veidā rēķina šo administratīvo slogu, un tā nav Enzeņa izdomāta metode, tā ir Nīderlandē izdomāta metode, kas ir standarta kostu modeli, un pamat ideja ir sekojoša, tas ir aprēķins, kādā veidā tiek noteikts administratīvais sloks visai biznesa vidē gada ietveros. Piemēram, mēs runājam par procedūru, ka ir jāiesniedz reizi mēnesī katrai sabiedrībai ir ierobežota atbildība viena veidlapa valsts ieņēmuma dienestām. Kādā veidā mēs rēķinām šo ciparu? Tiek noteikts, cik paņem laiku viena šādas veidlapas aizpildīšana, pieņemsim stunda. Mēs sareizinām ar reizēm gadā, cik tas ir jādara, tad reizes 12. Sareizinām ar stundas likmi tādam cilvēkam, kurš tādu veidlapu var aizpildīt, pieņemsim grāmatvežu vidējo stundas likmi, un sareizinām ar sīvu skaitu, kam tas ir jāizdara. Un tādā veidā katrai veidlapai jūs varat dabūt aprēķinu. Patiešām šobrīd, kā mēs varam redzēt, faktiski visas valdības tas lielākais veikums ir ekonomikas ministrijas veikums, un pārējām ministrijām iet kā iet.